Gribu liecināt par to, kā Dievs mani veda cauri sērošanas periodam. Šī gada, tātad 24. gada pavasarī, es zaudēju sev ļoti būtisku darbu, savu aicinājumu, un ne tikai. Tur bija arī mana kopiena, tur bija tādas ļoti ģimeniskas attiecības, tie bija mani draugi. Es zaudēju arī savu dzīves vietu, tātad ļoti, ļoti nozīmīgu tādu savu vispār dzīves pamatu, tā, ja tā var teikt, visas tādas pamatelementus savā dzīvē. Savā veidā es pazaudēju, man sašūpojās tāda mana identitāte, jo es to visu zaudēju, un es iegāju tādā ļoti tādā smagā sērošanas periodā. Un šis smagais sērošanas periods patiesībā man pavilka augšā, šis zaudējumi pavilka augšā arī manas neizsēroto pēc šķiršanās. Man zaudētā laulību, man zaudētās zaudējumu, mājas zaudējumu, ģimenes zaudējumu, sapņu zaudējumu, zaudētās sapņus, un, tas viss pavilka to augšā, es iegāju tajā smagajā sērošanas periodā, un tur tipiski izgāja cauri gan nomaliegumam, gan dusmām un izmisumam, tam apjukumam un depresijai. Tas bija ļoti emocionāli smagi, un man likās, ka es to nespēšu izturēt, jo es dienām vienkārši cēlos augšā dusmu pilna. Mana sirds sāpēja, tā, ka pat fiziski es sajūtu, ka man tā kā zobens cauri dvēselē iet, un man likās, ka es vienkārši nomiršu aiz tā emocionālā sliktuma, ko es sajūtu, bet lai cik es slikti jutos, es sirdī savai teicu, ka es viņu netaisīšu ciet. Es viņu neaiztaisīšu ciet. Es tik ilgi gadiem biju cīnījusies, lai mana sirds būtu vaļā, lai tā būtu dzīva, lai tā justu, un es atļāvu tai just. Es atļāvu tai sērot un izsērot, un es to mīlēju, es to auklēju kā mazu bērnu, un es ar to runāju, un ļauju vienkārši dienu no dienas iet. Ļaut būt sev dusmīgai, ilgstoši. Protams, tas bija grūti arī manam bērnam, jo dusmīgu mammu iepratim, vai pateiksim tādu dusmīgu bērnu iepratim savam bērnam, arī viņai rāvās augšā visādas emocijas, un man bija vēl tad jānes arī un jātiek galā ar to, kas viņā cēlās augšā no mana grūtā perioda. Bet es tiešām kopā ar Dievu, tikai kopā ar Dievu izgāju šim periodam cauri, un tiešām godprātīgi izsēroju, un var teikt, ka es tiešām iegāju tai pieņemšanas fāzē, ka es beidzot pieņēmu to, ko esmu zaudējusi, un pieņēmu to, ka tas patiešām ir par labu un būs par labu man, un jāsaka tagad, pēc daudziem mēnešiem, kad ir šis jaunais sākums, ka ir kaut kas jauns transformējies, un es varu būt tikai laimīga. Es varu tagad atskatīties atpakaļ un teikt, paldies Dievam, ka es zaudēju šo destruktīvo ģimeni, laulību, tās attiecības, kas tur bija, tās bija briesmīgas, un ka man Dievs vienkārši izmet ārā mani, izgrūda mani ārā no tā. Arī, kad zaudēju šo nozīmīgo darbu, aicinājumu un to, kas tur viss bija kopā, varbūt daudz man nav vēl, uz visiem jautājumiem nav man atbilžu, bet zinu, ka visas lietas man nāk par labu un ka es tieku transformēta jaunā, ka es esmu jauna. Pa šiem mēnešiem es esmu ļoti izmainīta
man tāds ļoti dziļa pazemības skola ir bijusi. Man ir atvērusies kaut kas tur dziļi iekšienē, uz lielāku un dziļāku, patiesāku mīlestību pašai uz sevi un uz cilvēkiem. Un tāda piezemētība lielāka iezemētība ir, ka es vairs tā kā neskrienu pati uz priekšu un varbūt arī negaidu to, ka man aplaudēs, ka es nemeklēju var savu vērtību cilvēkos. Tas varbūt ir tas galvenais, ko es iemācījos, ka es vienkārši visu savu vērtību meklēju Dievā, un kad, ka es nevēlos vairāk, ka mans darbs vai attiecības ar cilvēkiem, ka tas man dod to piepildījumu, bet ka visa mana identitāte, visa mana identitāte ir balstīta Dievā, un kad es, tā kā esmu tai kailumā Dievu priekšā, ar to kailumu es esmu nostājusies Dievu priekšā, un ka man nav vairs būtiski, ko cilvēki varbūt par mani domā, ko es daru. Viss svarīgais ir, ko Dievs grib un kā Dievs mani vada. Paldies Tev, Jēzu, ka esi nemitīgi klātesošs mūsu dzīvēs. Paldies, ka esi ar mums dzīves virsotnēs, un ka Tu spēj mūs satikt un atrast, arī tad, kad esam visdziļākajās ielejās un savas dzīves drupu kaudzēs. Paldies, ka Tu ļauj mums izsāpēt un izsērot, un ka esi blakus, lai Tevī mēs atrastu cerību un jaunu sākumu. Paldies, ka Tu māci mums un palīdzi mums turēt savas sirds durvis atvērtas tiem vārdiem, kurus Tu runā uz mūsu dzīvēm, tiem vārdiem, kuri mums dāvina spēku sākt no jauna, celt no jauna. Paldies, Kungs, ka Tu stiprini mūsu soļus, arī tad, kad neredzam ceļu. Paldies, Kungs, ka Tu pats radi durvis un izeju no situācijām un stāstiem, no kuriem paši mēs nespētu izkļūt. Paldies, ka Tu mūs ieved tur, kur ir zālainas ganības un skaidrs ūdens. Paldies, ka Tu mūs nemitīgi atved pie savas patiesības, ka esam pilnībā mīlēti ar Tavu mūžīgo, nemainīgo mīlestību. Paldies, ka Tu māci mums pieņemt patiesību, ka neesam tas, ko darām, ka neesam tas, kas mums pieder, ka neesam tas, ko citi par mums domā vai saka. Mēs lūdzam, lai Tu dāvā žēlastību arī šodien, mums dzirdēt patiesību, dzirdēt to, ko Tu saki par mums, just to, ko Tu domā par mums. Mēs lūdzam, lai šodien Tava patiesība palīdz mums uzticēties un dara mūsu sirdis drošas, ka lai kas notiktu mūsu dzīvē, lai kam cauri mēs ietu, Tu esi un būsi nemitīgi jauns sākums. Un lai kādus zaudējumus, lai kādus kritienus mēs piedzīvotu, paldies, ka caur tiem varam atklāt un ieraudzīt, ka Tu esi mūsu lielākais ieguvums. Jā, Kungs, dari mūsu sirdis drosmīgas, šodien spēt pateikties pat par mūsu zaudējumiem, kur ir palīdzējuši atklāt to, ka tad, kad esam ar Tevi, patiesībā neko nevaram pazaudēt, jo Tu esi mūsu lielākais
un dārgākais ieguvums. Mēs uzticamies Tev un saucam: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.